ordināla lieta un tikai mana. Tikai zaļās partijas. Brīvpusdienas. Ir kāds ekoloģiski tīrs, un tad tas ir vērstēm uzmanības ekoloģiski tīro produkciju mūsu Latvijas laukos, kad pēc es zinu, pamusies Republikas ministrijās nepateikšu, tev jau tas bija 2 gadu atpakaļ, kad es veicu pētījumu par Latvijas produkciju un Dānijas produkciju, izaicinājums, ka Latvijas produkcijas attiek daudz vairāk minerālu mēslus un kaitīgi vielu nekā Dānijas produkcija, jo mums nav šīs kontrolas. Tā kā, ja jūs sākat šo programmas punktu, neaizmirsiet par kontroli, tā bija pašas informācija. Tātad, ziniet, es esmu ne tikai, es nepateicu visu taisnību par sevi, tātad es esmu ne tikai ārsts un farmaceits, es tagad būšu atklāts līdz galam, es vairāk kā 10 gadus esmu bioloģiskais zemnieks, man ir liela bioloģiskā saimniecība, un katru gadu tiek ņemti zemes analīžu paraugi, skatās, vai es neesmu sējis minerālu mēslus, un bioloģiskie zemnieki to nedara. Tad Latvijā zemnieki ir 2 veidi. Vieni, kas audzē kaut ko un ir ar mieru pārdošanu, lai izaudzētu vairāk uztaisīt ķīmiju, un ir tie, kas ir certificējuši savu zemi un savu darbību, saņem bioloģisko subsīdiju, un to produkcija ir pilnīgi cita. Tātad es nerunāju par latviešu zemnieku produkciju, es runāju par latviešu zemnieku ekoloģisko produkciju. Tātad jau ar kvalitātes rādītāju, ar kvalitātes apliecību, tas es jums pilnīgi piekrītu, tas ir izpērošais. Jūs pēciet, viņš pabarot ar ekoloģisko produkciju, kas 2 reizes dārgāk nekā parasta zemnieka produkcija, visus mūsu Rīgas bērnus pa brīvu. Pirmkārt, es paskaidrošu. Tātad es jums paskaidrošu. Tātad Rīgā ir, sāksim ar bērnu dārziem. Nē, sāksim vēl ar Somiju. Tātad visi zina, ka Somijā ir vislabākā izglītības sistēma pasaulē, spriežot pēc skolēnu sekmēm. Bet reti, kurš zina, ka tas balstās uz to, ka Somija 1948. gadā pieņēma likumu, ka katrs somu bērns no 1. līdz 5. klasē uz valsts rēķina saņem siltas pusdienas, svaigi pagatavotas, no uzturvērtības viedokļa piemērotas katrai bērnu vecuma grupai, jo bērni savu organismu celtniecības materiālu var uzņemt tikai rēdienu. Tas punkts 1. Punkts 2. Tātad šobrīd bērnu dārzā ir 3 ēdienreizes pirmsskolas mācību iestādēs, un šīm pirmsskolas 3 ēdienreizēm šajās pirmsskolas mācību iestādēs ir atvēlēts lats 40. Rīgas pilsēta sludina katru gadu konkursu, vecāki samaksā latu 40, kur palika tā nauda, ja bija ieipirka pa latu 30 vai pa latu 23 centīmiem, neviens nezina, bet bērnus baro 3 reizes dienā pa latu 40. Tad Rīgā ir viens bērnu dārzs no pašvaldības bērnu dārziem, no 152. Bērnu dārzs Spriedīte, kura direktore, šī bērnu dārza, ir arī bioloģiskā zemniece. Un viņa saka, ka pietiek ar latu 40, lai bērniem nedotu samai dišovai, bet samai lučai. Tātad bērnu dārzu posmā papildus naudu Rīgas pilsētā nevajag. Tas ir punkts 1. Punkts 2. Tātad par ēdināšanu skolas vecuma bērniem. Tātad skaidrs, ka ekoloģiski produkti maksās dārgāk nekā vienkārši. Tas ir nešaubīgi. Bet nav taisnība, ka tas ir dārgi. Dārgi ir noparkoties Rīgā uz ielu 1 stundu, dārgi ir ieliet litru benzīna. Mums iestāsta, ka pabarot bērnu pa 3 lati dienā, ka tas ir kaut kas neiespējams un dārgs. Tā tas nav. No otras puses prasa, kur jūs ņemsiet naudu. Īstenībā Rīgas pilsēta ir ārkārtīgi bagāta pilsēta. Rīgai ir ļoti daudz naudas. Tikai šo naudu vajag tērēt saprātīgāk. Un tas no vienas puses un vajag gādāt, lai ieņēmuma daļa kļūtu lielāka. Svarīgas ir prioritātes, kam tu gribi šos līdzekļus atvēlēt. Un tā problēma ir tāda, ka ar pārtiku, kas ir ražota pēc pārtikas tirgotāja pasūtījuma, un viņiem tikai viena vēlme, lai derīgu termiņi būtu gari, lai pārtika nemainītu krāsu, izskatu, garšu, smaržu, neiemestos pelējumus un kukaiņu, vēl tas nekas vislabāk, lai pārtika ir mūžīga. Šāda pārtika cilvēka sugas mazuļiem nav piemērota. Mēs neesam tam evolūcijas gaitā tikuši piemēroti. Un mūsu bērniem ir jādod cita pārtika. Svarīgs, tas ir tikai prioritāšu jautājums. Un tas ir vissvarīgākais jautājums. Un tieši šo vajag atrisināt. Un to var atrisināt gada laikā. Tā nav nekāda problēma.